Labdien, cienījamie skatītāji! Ceru, ka ir dzirdams. Šodienas tēma ir par cietumu. Tad, kad cilvēks dzird vārdu cietums, viņš tā sabīstas, lielais vairums cilvēku sabīstas. Tie, kas ir sēdējuši īstajā cietumā, kas ir fizisks cietums, kur ir jāizdzīvo, šie cilvēki no šī vārda nebaidās. Bet nes kāpēc mēs, it kā parastie cilvēki, no šī vārda baidāmies. Ko es gribu šodien ar to pateikt? Es gribu pateikt to, paskatieties, mīļie cilvēki, vai jūs vai mēs nedzīvojam cietumā? Paskatieties uz šīm daudzstāvu mājām. Šobrīd es esmu Rīgā. Un man atnāca atbilde par to, kā mēs dzīvojam. Tieši par daudzstāvu mājām. Es tā gāju un skatos 5-stāvene, 6-stāvene. Jūs arī man fonā redzat. Šis šobrīd ir hotelis, bet vienalga. Un paskatieties, kā ir iekārtoti cietumi. Jūs filmās esat redzējuši, varbūt kaut kur pusauģu gados jūs veidā ekskursijās, gan jau, ka jūs redzējāt. Filmās var ļoti labi redzēt. Tā arī ir iekārtoti cietumi. Kamera, 2, 3, 7 cilvēki vienā kamerā, daudzākos stāvos, noskan signāls, un viņi iet uz rīta pārbaudi, piemēram. Ja? Nāk uzraugi paskatīties, vai viņam nazis nemētājas zem madriča. Bet ko dara cilvēki, kuri it kā nav cietumā, noskan signāls un skrien strādāt. No 9, no 8 rītā līdz 5 vakarā. Ja mēs tā salīdzinām, kā ir cietumā, cietumā arī ir darbs, bet tur ir mazliet savādāk. Tu zini, ka tev vakarā vai pa dienu, un arī pa dienu iedos zupas bļodu, izrīkosi kautiņu, ja izdzīvosi. Un patiesībā šī izdzīvošana neko daudz neatšķirās no izdzīvošanas, tā ka mēs dzīvojam daudzstāvenē vai arī privāta mājā. Mums ir lielāka cietuma teritorija. Mums arī ir izdzīvošana. Noskan signāls, un mēs skrienam pelnīt naudu. Mēs izdzīvojam, jo jāpabaro bērni. Cietumā par bērniem varbūt tik daudz nav jādomā. Īstajā cietumā, fiziskajā cietumā. Bet es pieļauju, ka šis prāta cietums un šī prāta ilūzija, ka it kā mēs dzīvojam brīvāk, ir tikai prāta ilūzija, kura mūs padara uz kaut kādu mirkli laimīgus. Uz mirkli. It kā mēs varam brīvi staigāt, it kā, bet ja mēs gribēsim nopirkot mašīnu, mums būs jāmaksā. Ja mēs gribam lietot elektrību, mums ir jāmaksā. Ja mēs gribam nopirkt kleitu, mums ir jāmaksā. Mēs gribam aizvest bērnu uz akvaparku, mums ir jāmaksā. Tas nav cietums? Kā jūs domājat, mīļie klausītāji? Es te nemudinu nevienu buntoties, pretoties pret to, kādā sistēmā vai stratēģijā vai prāta ilūzijā mēs dzīvojam. Nē. Es iesaku mazliet pavērot, salīdzināt un neiedomāties, ka mēs esam labāki par cietumniekiem, par alkohola lietotājiem, par slepkavām. Nē, mēs nogalinām sevi reizēm. Un pat ne reizēm, bet lēnām. Cits nogalina sevi lēnām smēķējot. Tāda mazohisma izpausme, stratēģija, lietojot nekvalitatīvu alkoholu bieži.
pamazītiņām un lēnām. Un domājam, ka esam brīvi un ļoti krūti. Nu, lūk. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Un šīs daudzstāvu mājas, man bija iespēja Rīgā dzīvot tādā mājā vai citā pilsētā. Nē, man šāds cietums nepatīk. Man laikam patīk cits cietums. Man arī ir savs droši vien cietums prātā. Es arī pelnu naudu pēc signāla, bet pēc iespējas es dodu sev brīvību, cik vien var. Vismaz es to apzinos, kā mēs dzīvojam. Jo vairāk mēs apzināmies, jo mēs jau vairāk varam atrisināt situāciju. Nu, lūk, lai jums veicas ieraudzīt sevi no malas, lai jums veicas nevērtēt sevi augstākiem, gudrākiem, bagātākiem, krutākiem par citiem, jo mēs visi dzīves un nāves priekšā esam vienādi. Sauciet to, kā gribat. Dzīve, Dievs, visums, nāve, nav starpības. Mēs visi esam šajā kosmosa elpā. Un kosmosam ir vienalga. Vai tu dzīvo cietumā, vai tu nedzīvo. Viņam ir vienalga. Vai tu esi atradis sev vientuļu salu, kas varbūt ir mazāks cietums, bet varbūt arī ir. Nezinu, man šobrīd nepieder vientuļa sala. Varbūt rītā piederēs. Jā, lai veicas būt pašiem brīviem savā izvēlē un atrast vietu šajā daudzstāvu ēku, kā es saku, Sohuzā. Šobrīd nevar atrast vārdu, jā. Pat es nezinu, vai tas ir sociums, jo daudzstāvu māju filozofija ir tāda, lai cik jums dārgs būtu dzīvoklis, tur atradīsies tantīte, kas baros kaķi, un kaķis apčurās jūsu dārgās durvis, un jums būs jāosta šīs čuras, un jūsu bērniem arī. Ja jūs nesmēķējat, izies kaimiņš un smēķēs, neskatoties uz aizliegumiem, un jūs ostīsiet viņa dūmus radītos. Lai jums veicas, čau!